Centrāla tirgus, dzelzceļa stacija, tuneļi, lielveikali un citas vietas, kur parasti ir liela burzma, ir kabatzagļu iecienītākās darbības vietas. Toties vasaras periodā, kad dodamies atvaļinājumos, palielinās zādzību skaits no dzīvokļiem un privātmājām. Kā justies droši ne tikai uz ielas, bet arī mājās? Kas rūpējas par mūsu drošību ikdienā? Latvijā ir neskaitāmas apsardzes firmas, kas palīdz veicināt drošību dažādos veidos, nodrošinot fizisko apsardzi, tehnisko apsardzi, signalizācijas un citus pakalpojumus. Latvijā lielākie apsardzes uzņēmumi nodibinājuši drošības nozares kompāniju asociāciju. Ciešā sadarbībā ar valsts institūcijām tiek risināti jautājumi apsardzes pakalpojumu nozarē taisnīgas konkurences nodrošināšanai. Asociācijas dibinātāji ir uzņēmumi akciju sabiedrība G4S Latvija un Sijā Grifs AG, taču asociācija ir atvērta ik vienam apsardzes nozares uzņēmumam, kam rūp ilgtspējīga apsardzes nozares attīstība. Akciju sabiedrība G4S Latvija pārstāvis asociācijas ikdienas darbā ir Jānis Ābele, drošības funkciju departamenta direktors un valdes loceklis. Jānis Ābele izsaka cerību, ka kopīgi ieguldītais darbs, sadarbojoties ar valsts institūcijām, būs produktīvs, un to sajūtīs arī uzņēmumi un privātpersonas, saņemot labākus drošības pakalpojumus. Ir principā tas galvenais un kopējais mērķis ir kopīgiem spēkiem uzlabot nozari, padarīt nozares pakalpojumus kvalitīvākus, pieejamākus mūsu klientiem, uzlabot darba apstākļus mūsu darbiniekiem, padarīt caurspīdīgāku valsts un pašvaldību iepirkumu sadaļu un tā tālāk. Latvija, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, ir viena no drošākajām. Tiesa gan drošība ir plašs jēdziens. Ar to varam saprast gan terora draudus, gan arī mazas zādzības uz ielas. Ja mēs salīdzinām Latviju Baltijas kontekstā un skatāmies, piemēram, tās pašas zādzības un tirdzniecības vietām, tad mēs varam teikt, ka mēs esam vienlīdzīgi, kad visās trijās Baltijas valstīs tas ir apmēram viens līmenis. Pieprasījums pēc drošības pakalpojumiem pieaug. Pastāv iespēja sazināties ar drošības risinājumu kompānijām, lai uzzinātu, kas ir labāk piemērots tieši jums. Tomēr arī pašiem dara atcerēties, ka piesardzība nekad nenāk par ļaunu. Straujiem soļiem tuvojās rudens, bet nejaukais laiks zagļus nekādi neietekmē. Kā sevi pasargāt ne tikai mājās, bet arī uz ielas, sabiedriskajā transportā, pat veikalā? Iespējas, kā sevi pasargāt, ir daudz un dažādas. Atliek tikai izvēlēties sev tuvāko. Kurš gan cits sargās, ja ne pats? Arta Avena, Sandris Dreimanis, speciāli TV meistarības skolai.